Viens ir saskāries ar situāciju, kad reizēm fotoaparāts uzlādējas ļoti ātri, vai telefons, un reizēm tas aizņem vairākas stundas vai visu nakti no rīta, tāpat baterijas joprojām ir pustukšas. Tāpēc, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds enerģijas apjoms, kas ir jādavo iekšā tajā baterijā. Vienalga tā ir telefona vai fotoaparāta vai datora baterija. Parasti, jebkura ierīce nāk kopā ar kaut kādu strāvas adapteri un vadiņu un lādētāju, respektīvi, lai varētu to ierīci uzlādēt. Problēma un skaistums mūsdienu tehnoloģijās ir tas, ka šobrīd faktiski visas ierīces darbojas no USB Type-C jeb USB-C standarta, kur visi vadi izskatās vienādi. Kur man ir vesela kaudze ar vadiem, it kā visi ir vienādi. Otra lieta ir tas, ka ražotāji nemarķē šos vadus, jo jebkurš vads nav vienkārši vads. Tas nav vara kapara gabals, kas pārvada elektrību. Tur iekšā ir ļoti daudz vadiņu, tāpēc, ka daži kabeļi pārvada datus, daži tikai elektrību, daži tikai datus. Un rezultātā mums ir vesela kaste, man ir milzīga kaste ar vadiem, no kuriem visi ir dažādi un ne visi ir paredzēti ierīču uzlādēšanai. Tā ir viena puse no problēmas. Otra puse no problēmas ir šī kastīte, jeb strāvas adapteris, kuri arī, ražotāji labu gribēdami vai kaut kādu sankciju iespaidā šos te veido lielākus, mazākus, jaudīgākus, mazāk jaudīgus un tā tālāk. Un, lai mēs neiedziļinātos fizikā, mums ir 3 parametri elektrībā: volti, vati un ampēri. Ko tas viss kopā nozīmē, tas būs cits raidījums. Šajā gadījumā man ir maģiska ierīce, ar kuras palīdzību es varu nomērīt un izmērīt, kurš no šiem adapteriem vispār strādā. Bet īsumā tā lielākā ziepa un lielākā problēma ir tāda, ka šie adapterīši, piemēram, ir paredzēti, piemēram, šis konkrētais, skatāmies, ir rakstīts 5 volti, tātad mums visas ierīces lādējas ar 5 voltiem, gan telefoni, gan fotokameras ar kaut kādiem retiem izņēmumiem, bet pamatā USB standarts ir 5 volti. Meklējam tātad cipariņu lielais burts A un cipariņš ampēri, cik šeit nav rakstīta ampēri, bet šeit ir rakstīts 17 vati. Tas jau ir diezgan labi. Šis mazais aparātiņš, parasti tas viss tiek rakstīts maziem burtiem, lai cilvēki pēc 40 to nevarētu izlasīt. Šis aparāts, tiešām mazākus nevarēja uzrakstīt. 5 ampēri. Kaut kas tāds varētu būt šeit 5. Un šeit man ir vēl viena ierīcīte, kurai ir rakstīts 0,3 ampēri. Tātad šis ir šajā gadījumā vismazākais. Izskatās viņš tieši tāpat kā visi pārējie, tātad parasts USB adapterītis, bet te ir 0,3 ampēri. Acīm redzot, šis ir paredzēts kaut kam ļoti, ļoti mazam, eglīšu lampiņām mazai virtenītei, un jūs viņu esat nopirkuši ļoti lēti vai dabūjuši bez maksas. Jūs viņu pieliekat pie kameras, iespraužat tad elektrībā, paņemat kaut kādu vadiņu un piespraužat pie savas kameras vai pie telefona, un tagad gaidat, kad tur notiks kaut kāda uzlāde. Paskatīsimies, ko mums saka šis aparāts. Šis aparāts rāda tātad 5 volti un 1,3 ampēri, jeb 6 vati, 6,7 vati apmēram. Tātad tas ir maksimums, ko šī ierīce man dod iekšā. Tomēr, laikam, nāksies pie tās fizikas mazliet pieskarties, bet negribas kaut ko sameloties. Tātad šajā gadījumā 5 volti, tas ir elektrības spriegums. To mēs zinām, ja elektrības rozadē 220 volti, tad tur iespraužot kaut ko, kas ir paredzēts pa taisno bateriju, piemēram, tur būs slikti un viss beigsies. Un otrādi, ja jūs šo piespraudīsiet 5 voltus pie televizoru, nekas tur nenotiks. Tātad tas ir spriegums, kādā operē katra ierīce. Ja jūs zināt fiziku labāk, rakstiet komentāros droši. Tālāk mums ir ampēri, burtiņš A. Ampēri ir tātad kopējā strāvas plūsma, jeb cik daudz tās strāvas tajā brīdī iet iekšā. Un vati, W, ir attiecīgi tāda kopējā jauda. Šajā gadījumā tās lietas ir savstarpēji saistītas, ticiet man, tur ir kaut kāda formula. Bet šajā gadījumā man interesē, lai es dabūtu vairāk iekšā elektrības ātrāk. Tas nozīmē, man jābūt lielākiem ampēriem un jābūt lielākiem vatiem, lai es dabūtu kaut kādu uzlādi sakarīgā laikā. Šajā gadījumā te ir 6,9, 7 vati, kas ir visai maz. Salīdzinājumam, tūlīt mēs paņemsim šo ierīti, kas ir blakus, adapterītis, tātad mazliet cits, un te ir rakstīts tie paši 5 volti, un te ir jābūt rakstītam, viss ir ķīniski, 3 ampēri, 15 vati. Tātad šī ierīce būtu pēc idejas jaudīgāka, ja dod ārā vairāk elektrības. Paņemsim šo ierīci, paņemsim kaut kādu vadiņu, pagaidām es par vadiem vēl nerunāju. Piespraužam šito un skatāmies, kāda tad mums ir atšķirība. Nē, tas ir cits vads. Vadi arī mums atšķiras, tad mums ir USB
parastais standarts, viņš un Type-C galā, un to mēs nevaram sajaukt. Tātad man vajag vadu šai gadījumā, kuram abos galos ir Type-C. Jo vairāk jums ir vadu, jo tas ir interesantāk atrast vadiņu. Labi, paņemsim šo lielo zeltaino, kas ir diezgan profesionāls vads. Maksā, diezgan brutālus 80 eiro, bet šis ir paredzēts fotogrāfiju ļoti ātrai pārsūtīšanai uz datoru. Un pieliksim šo vadiņu un šo adapteri un paskatīsimies, kā tas mums izskatās tagad. 5 volti, ampēri, 2,7, 2,8 ampēri un normāli 12 vati iet iekšā. Tātad rupi rēķinot 2 reizes vairāk ar šo mēs elektrības dabūjam fotoaparātā. Tie, kas ir nodarbojušies ar kaut kādu strīmošanu, filmēšanu, vienalga, ko ātri uzlādēt baterijas, studijā strādāt ar fotoaparātu, elektrības reizēm kamerā pietrūkst un viņa beidzās, baterija izslēdzas. Ja mēs šādā gadījumā pieliekam normālu vadu ar normālu adapteri, mēs to kameru uzlādēsim pirmkārt ātrāk, un otrkārt viņa paralēli varēs arī darboties. Šie cipari, protams, ir atkarīgi no tā, kāda jums ir baterija un kas tā par ierīci un cik viņa spēja paņemt pretī to elektrību, bet es šobrīd runāju par to plūsmu, ko mēs te varam dabūt. Tātad, es nomainīju adapterīti un nomainīju vadu, un es dabūju 12 vatus iekšā, kas ir diezgan labi un diezgan ātri. Bet, kā mēs atceramies, te kaut kur bija rakstīts 15 vati vai kaut kas tāds. Man liekas, ka šeit bija 17 vati šeit ir rakstīts. Tātad lielāks spriegums. Paskatīsimies, vai mēs varam dabūt vairāk par 12 šajā gadījumā. Un te man ir kaut kāds vadiņš, nezināmas izcelsmes, balts vads, izskatās diezgan vecs. Piespraudīsim, paskatīsimies, ko šīs mums piedāvā. No daudz lielāka pārveidotāja, kuram ir 17 vatu izēja. Tikko izslēdzās kamera, tāpēc, ka es biju paņēmis labo vadu un rādīju jums un nebija pieslēdzis pie kameras. Tā tas notiek ikdienā. Tātad es pieslēdzu šo kasti, kur rakstīts 17 vati, it kā liekas labi, ar vecu vadiņu, un man rāda 5 volti 0,2 ampēri. Tātad 1 vats tikai te iet iekšā. Šis ir ļoti, ļoti slikti. Pirmā lieta, ko daram, nomainām vadu. Paņemam citu vadu. Šitas ir slikts vats, kā saka latviski. Tātad 1 vats, tas ir ļoti, ļoti maz. Metam prom. Nelietosim. Paņemsim kaut kādu citu vadiņu, kas ir atkal visticamāk depo rimi izcelsmes, no offense, bet bez konkrēta marķējuma, bez konkrētas idejas, kas tas ir par vadu. Liekam klāt, bet šajā gadījumā ideja. Tas pats pārveidotājs, cits vats, un mēs dabūjam 5 volti, 1,32. Ļoti švaki. 1 vats tikai. Tātad vadiņš plus mīnus 0,22. Varbūt mazliet vairāk šis vats dod. Bet jebkurā gadījumā šis adapteris vairāk strāvas man vienkārši nedod. Intereses pēc. Es pamēģināšu vēl vienu labo vadu, kas man ir ar uzrakstu DJI, kaut kas tāds. Parasti DJI, Rode dod specifiskus vadus, kas ir mazliet labāki un mazliet sakarīgāki šajā kontekstā, bet skatāmies 0,1, 0,2, 0,22, tātad tas pats. Tātad secinājums. Šī kaste, kaut gan te ir rakstīts virsū 3,4 ampēri, 17 vati. Nekādā veidā tos 17 vatus man nedod ārā. Šis man ļoti, ļoti tagad mazliet kaitina. Es paņemšu vēl vienu testa vadu un izmēģināsim, vai tiešām tas tā ir. Jo reizēm varētu būt kaut kas vada problēma vai kaut kas. 2 ampēri, nē, vairāk šī kastīte ārā man nedod. Kontroles blakus citā adapterī iespraužam uzreiz pārbaudam šo. Un šeit mēs redzam ar to pašu mazo vadiņu 1 ampērs, 1,3 ampērs, tātad 6 vati uzreiz normāli iet iekšā. Lūk, šis ir ražots, nav nejausmas, te ir kaut kāda zīmīte virsū, bet pēc fakta ir rakstīts, tātad 17 vati, 3,4 ampēri, bet viņš nedod to. Viņš knapi 1 vatu dod, un tā kamera lādēsies visu nakti un visticamāk neuzlādēsies. Tātad šis ir jāmet projām. Tālāk, mums ir for iPhone. Šis ir vecs iPhone lādētājs. Izmēģināsim, ko mēs varam dabūt ārā no telefona lādētāja. Pieslēdzam klāt, skatāmies. 5 volti, 0,2, 0,1, 0,04, knapi. Ļoti, ļoti, ļoti švaki, tātad ļoti mazs adapterītis. Vecākus iPhone šis varēja lādēt šobrīd priekš fotoaparāta, priekš standarta Sony baterijas. Šeit nekādas jēgas no šī adaptera nav, te nekas nenāk. Metiet ārā, nododiet pārstrādēji, nekrājiet mājās. Man te vēl viens cits adapterītis, kad izskatās, ka ir tas pats, bet pamēģināsim. Un tūlīt mēs tiksim pie
mūsu ļoti, ļoti iecienītiem produktiem melns ar zilu, ko mēs varam atrast visādos Rimi veikalos. Redzi, 1,3 ampēri, tas jau ir ok. Pamēģināsim šo brīnumu. Liekam iekšā, skatāmies, kas mums notiek. 0, vispār nemostās. Nav. Labi, paņemam citu vadu. (0,2, 0,1 ampērs, tātad 6 vati, 1,3 ampēri mēs ar šo vadiņu varam dabūt. Bet kas tikko notika? Šis adapteris, mazā kastīte, ar šo vadu vispār nelādē. Tātad nedod nekādu elektrību, neko nelādē. Cik es zinu, kontakti visiem ir standarta slēgumi, standarta vadiņi, tas viss ir tā kā tam būtu jābūt, tur nav nekādas beigās atšķirības. Bet šajā gadījumā, es drošības pēc pamēģināšu vēl apakšējā portā, jo varbūt, ka tie porti atšķirās, jo šiem adapteriem konkrētajiem ir divi porti, un arī no apakšējā ar šo vadu 0,1, 0,2, 1 ampērs. Tātad šajā gadījumā man nestrādā augšējais ports šim adapterim, vai arī augšējais dod daudz mazāku elektrības jaudu, mazāku strāvu nekā šis apakšējais. Tātad šis jānoliek ir augšējais, visticamāk ir jāizlodē, tur kaut kas ir saplīsis. Man ir vēl viena kastīte, kas ir unikāla ar to, ka šeit ir parastais USB standarts un Type-C standarts. Tātad mēs divi vienā, un mēs varētu reāli nomērīt, cik tad mēs dabājam jaudas no viena un no otra, jo USB Type-C, tātad šis jaunais standarts pēc būtības var pārvadīt līdz pat, ja nemaldos, 60 vatiem daudz lielāku elektrības jaudu un strāvas stiprumu nekā tas ir parastais. Šis rodas vadiņš kaut kā man te pretojas, es drošības pēc viņu izmetīšu, lai viņš man nemaisās. Šis strādā. Forši, ja jums ir šāds testerītis, kur jūs varat izmērīt ienākošās strāvas jaudu, ja jums tāda nav, jūs to varat izdarīt vienkārši parastā procesā, pārbaudot, ar kuru vadu tā kamera lādējas ātrāk. Šai gadījumā arī parastais ports vispār neiet. Viņš vispār nedod elektrību, vai man arī tik ļoti nepietiek tās elektrības, ka man šis nelādējas. Paņemšu lielo dārgo vadu. Dārgie vadi parasti ir resnāki, lielāki un dārgāki, bet arī šai gadījumā no šī adaptera nekas man te nenāk no lielā USB porta. Šīs ir ļoti, ļoti labs, dārgs Type-C vads, kas ir primāri paredzēts datu pārraidei cietajiem diskiem ļoti ātriem, bet tāpat laikā viņam arī ļoti labs strāvas koeficients, ko šis kabelītis mums varētu piegādāt mūsu fotoaparātam šai gadījumā. Nu, un skatāmies, ko tad viņš mums dod. Pilnīgi neko. Tātad šis adapteris, visticamāk, es teiktu, ka ir kaut kur beidzies. Rakstīts forever, ironiski, bet utilizējam. Un tā vietā paņemsim šo pašu, izmēģināsim ar kaut ko mazliet citu. Šeit man ir vēl viens adapterītis, kur rakstīts Fujifilm, bet tas visticamāk ir no kaut kādas kameras, bet tas ir tīri Type-C lādētājs. Un tātad liekam iekšā tīrs Type-C vadiņš un uz kameru. Un skatāmies, cik tad mums te ir tās elektrības 2,7 ampēri, 2,8 ampēri, 14 vati. Šis ir pagaidām jaudīgākais. Uz viņa rakstīts virsū 15 vati. Pēc šī testera viņš man dod 14 vatus, kas ir tuvu nominālam. Bet šajā gadījumā no visas šīs sērijas šis ir labākais piemērs, kas man iedos visvairāk elektrības un visātrāk uzlādēs 14 vati, 14,01. Šī stāsta morāli. Izmetiet vecos adapterus, nododiet pārstrādēji. Ja viņš ir ražots pirms 5, pirms 10 gadiem, viņš dod ārā jaudu tā, kas bija paredzēta tā laika telefonam vai tā laika fotoaparātam. Šobrīd visas baterijas, visi telefoni ir palikuši ar lielākām baterijām, ietilpīgāki, vajag vairāk elektrības un vajag vairāk strāvas, lai tos uzlādētu. Tātad šos vecos, lai cik viņi jums būtu mīļi, nelietojiet ikdienā, jūs pirmkārt bojājat kameras, jūs terējat laiku un nekādas lielās jēgas no tā nav. Tātad šos demonstratīvi izmetam, nododam pārstrādē. Ja jūs secināt, ka USB vadiņš lādēšanas arī nestrādā
kā vajag, un reizēm kamera lādējas, reizēm nē, izslēdzas pats lādēšanas process, arī to vadu metiet projām, jo jūs viņus salodēt nevariet. Tur ir ļoti mazi vadiņi, ļoti smalkas dzīslas, jūs viņus salodēt nevarat. Utilizējiet, nododiet tirzniecības vietās. Vislabāk ir izmantot ražotāja paša piedāvāto adapteri, kas nāk līdzi jūsu kamerai vai telefonam, jo tas visticamāk ir optimizēts, lai vislabāk šo lādētu. Jūs varat nopirkt trešās puses lādētājus, bet tad ir jāskatās, kas ir rakstīts virsū un vai tas patiešām tā ir. Nu pat es atradu vienu adapteri, kur bija rakstīts 15 vai 17 vati, bet kurš īsti vairāk par 1 vatu man nedeva elektrības, tad kaut kas tur nav pareizi. Jo lētāks, jo sliktāk, bet nevienmēr dārgāks ir labāk. Tātad pirmkārt skatāmies uz to, kas mums ir rakstīts virsū, cik mums ir ampēri. Vajadzētu vismaz 3 ampēri, tātad tie būs 5 volti, 3 ampēri un 15 uz augšu vati, ko jūs varat dabūt no šīs kastītes ārā. Tātad, ja tur ir 3 ampēri, ar to varēs strādāt un jūs varēsiet savu kameru mierīgi jauki uzlādēt. Ja tur ir mazāk par 3 ampēriem, es teiktu, ka šobrīd, 25. gadā, 26. gadā, nav jēgas tādus adapterus pirkt, netērējiet naudu, meklējiet to, kur patiešām ir rakstīta izejas jauda 3 ampēri un vairāk. Vairāk par 5 ampēri visticamāk jūsu ierīce nespēs ņemt pretī, tātad nevajag, bet 2,5, 3, 3,5 ampēri būtu tas, ko šobrīd meklēt. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, šie vadi nevienmēr ir paredzēti lādēšanai, tātad reizēm, it sevišķi, piemēram, man šeit ir mazie vadiņi ar uzrakstu Rode un tā tālāk, tie ir pamatā paredzēti datu pārsūtīšanai vai ierīces savienošanai ar datoru. Un elektrības pārvades vadu jauda, jeb šķērsgriezums šeit ir ļoti mazs un attiecīgi nekāda baigā uzlāde nesanāks. Lielajiem vadiem, kas šajā gadījumā redzat tāds resnāks, nopietnāks vads, ir lielāks šķērsgriezums, attiecīgi vairāk elektrības jūs varat dabūt iekšā tajā kamerā. Ja es saputrojos ar fizikas elektrības jēdzieniem, lūdzu droši palabojiet, es neesmu profesionāls šajā jomā, es to pārzinu tikai no lietotāja viedokļa, kā tam būtu jābūt. Man ir vēl viena forša kastīte, uz kuras es gribēju parādīt vienu piemēru, cik tas praktiski sanāks, es nezinu, bet paskatīsimies. Šis ir tātad universāls pārveidotājs, kuram ir rakstīts 1,5 ampēri un 12 ampēri maksimums. Tātad uz kopējiem 6 portiem ir 12 ampēri, tas ir 1,5 ampēri uz katru portu. Pēc idejas ir tā, jo vairāk šeit ierīces es pieslēdzu pie viena lādētāja, jo vairāk kopējā jauda samazinās. Bet šajā gadījumā jābūt ir uzmanīgiem, te ir rakstīts tātad 5,5 ampēri maksimums, un tas nozīmē, ka katram portam maksimālā jauda ir 1,5 ampēri, vai konkrētāk strāvas daudzums ir 1,5 ampēri. Tātad, pat ja es saslēgšu visus 6, man ir garantēts, nav garantēts, bet ir solīts, ka katrs dos 1,5 ampērus. Kā mēs redzam šeit, te ir 3 ampēri, tātad šis mazais adapterītis, melnais, man ar Fujifilm uzrakstu, man dod 3 ampērus, kas ir daudz ātrāk un daudz foršāk, bet šī kaste, kas nodrošina 6 portus, man dod tikai 1,5 ampērus katrā porta. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ja jūs izmantojat parasto USB vadiņu, tātad veco standartu, pazīstamo veco standartu USB, šeit ir mazāka strāvas iespējamā jauda. Man visu laiku jūg tie standarti. Tātad šeit ir mazāki ampēri iespējami pēc standarta, jo šis standarts pats par sevi atbalsta mazākus ampērus. Lielie USB Type-C vadi, tātad šie jau nopietnie, ir, kā es teicu, līdz pat 60 vatiem, tas ir cik ampēri? Daudz, tur ir kaut kāda formula, bet šie vadi nodrošina lielāku elektrības pārvadi, šie ir paredzēti arī datora lādēšanai un tā tālāk. Lūk, arī jums atbilde uz daudzām mīklām, jo, ja jūs paņemat parastu telefona lādētāju vadiņu, parastu adapteri, tad savu portatīvo datoru, kuram ir Type-C barošana, jūs uzlādēt nevarēsiet, jo tās elektrības te vienkārši nepietiek. Jūs nedabojat tik daudz elektrības iekšā tai ierīcē. Ja jūs ņemat labu vadu, kas, protams, maksā, tad jūs varēsiet uzlādēt ātrāk, un arī telefonu jūs varēsiet uzlādēt ātrāk, ko es arī šobrīd gribēšu beidzot izdarīt, ja mans telefons 100% nav redzējis īsti ļoti, ļoti sen. Tāda pamācoša ideja, tāds stāstiņš, pārbaudiet savus adapterus, kas tur rakstīts virsū, paskatieties, kas ir zem 2 ampēriem un norakstiet, dodiet viņiem otru jaunību, aizvediet uz pārstrādes punktu. Tie, kas ir 3 ampēri, tie varētu strādāt, bet es teiktu, ka šobrīd, tātad 26. gadā, meklējiet strāvas adapterīšus, kuriem ir tikai Type-C izeja, tātad Type-C ports,
jo arī visi telefoni, visas ierīces pamatā mums šobrīd lādējas no Type-C. Vecākām ierīcēm, protams, ka jums paliks parastais USB standarts ar otrā galā vai no USB mikro vai USB Type-C vai visi pārējie iespējamie USB standarti. Bet šis šodienas standarts ir Type-C un daudz lielāka elektrības jauda ir iespējama tieši caur Type-C elektrības lādēšanas vadiem. Ņemiet par labu, lai jūsu baterijas var uzlādētas vienmēr un lai jums vienmēr pietiek ko fotografēt.